16 gados es droši vien baigi lielo jēgu iestāties autoskolā neredzu. Vienīgais, ko gan būtu forši droši vien izdarīt, manuprāt, tāds labākais veids, kā tu vari sagatavoties un saprast, ko no tevis vajadzēs saprast un zināt, ko vajadzēs uz ceļiem, ir izmantot šo te bava.lv, jo tā, protams, nav reklāma, bet tas būtu tas, ko es darītu, piemēram, man būtu 16 gadi, es gribētu sākt braukāt tur, piemēram, ar senčiem vai ar draugiem, ar baltajām tiesībām. Es sākumā tiešām papildītu visus tos virtuālos braucienus, jo tur īstenībā par Rīgu tur var visu izbraukāt. Tur pat ir visādi pļaunieki un vēl nezinu, kas sataisīts un salikts. Ne tikai tas, kas ir CSDD eksāmenā. Un līdz ar to paskatīties to saturu, jo tur ir visādi arī lekciju video, vēl viss kaut kas, un tu dabūsi to galveno pamatu, ko no tevis vajag satiksmē. Un tagad tev būs šis pamats, tev arī vieglāk būs braukt tur ar senčiem paralēli, un tas būs daudz efektīvāk priekš tā, tad, kad tev tuvosies šie 18 gadi, lai kārtot jau tiesības. Tā kā tas būtu droši vien mans tāds ieteikums, un ko vēl droši vien es paralēli tam darītu, es droši vien nopirktu tematisko uzdevumu grāmatu, kur ir šīs CSDD attēli un tie jautājumi, un noteikti iziet tādas svarīgākās tēmas, tur gan pa krustojumu, izbraukšanu pa tām visām priekšrocībām, par stāvēšanu, apstāšanos, jo vairāk tu izies, jo, protams, labāk, bet, šis būtu tas ceļš, kā es to darītu. Un tad jau tuvojoties 18 gadiem, jau stātos autoskolā un liktu tiesību.